Labdien, mani sauc Līga Pļikeviča, un es gribu nedaudz ar jums padalīties par to, kāda ir mana pieredze ar sporta kapelāniem un kapelām. Vairākus gadus atpakaļ, 6, es biju Taizemes universiādē, un viņiem bija pieejama kapela un kapelāni. Un man tas nozīmē ļoti daudz, jo tā bija pirmā reize, kad kāds garīgs pārstāvis varēja nākt un gan sekot līdz manām spēlēm basketbolā, gan arī vienkārši būt ar mani kopā. Gan tad, kad man bija grūtāk, tad, kad es mazāk tiku spēlēt, un viņi man atbalstīja gan emocionāli, gan arī ar savu klātbūtni spēlēs. Un es uzskatu, ka katram sportistam kaut kas tāds ir vajadzīgs, jo mēs bieži vien cenšamies izpildīt savu sniegumu kādam par godu, un ļoti bieži tas ir vai cilvēkiem, bet diemžēl cilvēkus nevar vienmēr iepriecināt, un grūtāk ir tad, kad nevienmēr labi iet, un tad ir vajadzīgs kāds, kurš tevi atbalsta jebkurā gadījumā, un šie sporta kapelāni, viņi vienmēr ir trenēti, lai mūs vērstu mūsu domas uz kaut ko citu, uz kaut ko augstāku. Manā gadījumā tas ir uz Dievu, un es uzskatu, ka tāds atgādinājums ir vajadzīgs katram, es domāju, gan ticīgam, gan neticīgam sportistam. Un par Latviju runājot, es domāju, ka šāda kustība, es domāju, ka ir jāattīsta, jo ļoti bieži sportisti savas karjeras laikā cenšas kādam izpatikt, un ir ļoti problemātiski tad, kad viņi beidz savu karjeru. Un šajā gadījumā arī šeit kapelāni var gan palīdzēt gan spēlētājiem, gan treneriem, gan jebkuram citam cilvēkam, kas ir iesaistīts komandas darbā. Jā, tāds ir mans viedoklis. Paldies par uzmanību. Visu labu!